pirmais rauns var sākties. Un interesanti, ka divi tad izteikti kickbokseri cīnīsies pēc MMA noteikumiem. Arzu Džafārovs iet, un šeit tādā, jā, nu redzam, kā ir, ka kickbokseri cīnās. Un fiziski spēcīgi puiši, jā. Ir Džafārovs labi nogāz. Un kā tā kā brīvajā cīņā nometās uz ceļiem, sagriez korpusu un pārmet pāri. Tas Džafārovam deva punkts, vērtīgos punktus šajā cīņā. Es domāju, ka šeit, es skatos to, ka ap divi ir kickbokseri, cīņa beigsies parteri. Varbūt neviens netiks, varbūt nožņaukts vai kādā savādāk veidā uzveikts parterā, bet jebkurā gadījumā cīņa beigsies parterā. Es domāju, ka neviens necelsies, jo abi zina, kad necelsies stājā, lai turpinātu cīņu, jo abi zina, uz ko katrs ir spējīgs, un šeit stājā šie čaļi māk iesist ar rokam, ar kājām māk iesist, un līdz ar to necelsies kājā, neviens negrib atrasties nakautā, baigies risks tas ir, bet šeit te pacīnīties, izmēģināt sevi jaunā aploā. Abiem sportiešiem tas ir ļoti interesanti. Jā, Arzu Džafārovs teorētiski ir augšējā pozīcijā, bet viņa kakls atķēris ir. Jā, šeit Arzu Džafārovs teorētiski, jā, nu šeit ir interesanti cīņa tehnika, abas šie sportisti pielieto. Šeit ir, emocionāla cīņa. Redzam, ka ļoti labā fiziskā kondīcija, gan viens, gan otrs sportists. Redzam, tehnika, tāda nestandarta tehnika, šie sportisti pielieto, kā jau teicu. Viņa pamatdisciplīna ir kickboks, un, jā, interesanti redzēt tāds atlētas cīnāmies. Man liekas, ka šiem sportistiem vajadzēja norganizēt kickboks cīņu, bet, ja būtu kickboks cīņa, tad tā varbūt nebūtu tik interesanti un neparedzam, kāda šobrīd ir izvērtusies šī pankaktiona, jeb MMA cīņa. Ja Arzu Džafārovs turās, Arzu jāiet uz priekšu, ja tu gribi noturēt, jāiet uz priekšu, tagad jāceļās kājās un jāiet uz priekšu. Arzu šobrīd pats sev bruģē ceļu uz zaudējumu, jo, principā, jo viņš tālāk ieslīd zemē, jo ērtāk ir strādāt Iljam Ivanovam, jo tajā brīdī varbūt tas būja nērti, varbūt nedaudz pažņaukt, viņam bija jāiet uz priekšu, jo viņš būtu piegājis vien solis priekšu, būtu atvērs Ilja Ivanovs kāju, Ilja Ivanov būtu uz muguras, tas ir viennozīmīgi, tur tas pat nebūtu sarežģīti to izdarīt. Bet, jā, kā jau teicu, tehniskā bāze šeit ir vairāk cīņa starp treneriem, kur dod norādījums, un viss ir atkarīgs, cik sportisti labi uztver treneri doto informāciju. Ilja Ivanov treneris Arlons Mikalauskas piesadzies klāt cīņas epicentram, dod norādījums. Ilja Ivanov šobrīd ir augšajā pozīcijā. Kaut ko Ilja Ivanovs paskatījās. Arzu Džafārovam ļoti grūti, Arzu jāgriežas, šobrīd ir pozīcija. Ilja Ivanovs spēlē uz publiku. Rāda, ka viņš ir stiprs, bet, netīks arī pārsteigties. Arzu Džafārovs tomēr ir pieredzējis sportists. Ir ļoti labi, Arzu Džafārovs apgriezās. Arzu Džafārovam tagad ir jācenšas apiet, viņam bija jādabūna kājā un jāiet uz otru pusi. Izsaka, ka Arzu Džafārovs grib iet ne uz to pusi, kur vajadzētu iet. Ne, pareizi. Jārau kāju un jāiet uz labo pusi. Jāiet, jārau kāju ārā. Jā, Arzu Džafārovs pareizi dara, manā skatījumā pareizi dabūna kāju, tas jādara, ļoti pareizi izseksē ārā. Šeit ir jālec malā, nesēd mauntā, šeit nedrīkst sēd mauntā. Jā, cīņa ir galā. Jā, Arzu Džafārovs, es domāju, vajadzēja paklausīt. Man visā žēl redzat, izrāda cieņu, kā jau teicu, arī pirms cīņas šie sportisti bija ļoti draudzīgi savā starpā. Parunāja, pat nespēt nocēt pēc tās cīņas gaidas, ka šie sportisti savā starpā ir draudzīgi. Jo cīņa bija uz pilnu klāpi, gāja uz visiem 100%, un izrādās ļoti interesanti redzēt arī šie atkārtīgi pozīciju, ko labi nomet savu pretinieku. Arzu Džafārovs ļoti labi iesāk šo cīņu, taču pieredzes trūkums, un šeit fiziskā kondīcija, augsta līmeņa fizisko sagatavotību rādīja gan viens, gan otrs sportists, Ilja Ivanovs, un šeit tikai uz fizisko spēku gāja, būtu nedaudz tehnika, varbūt šeit jau cīņa būtu beigusies, būtu apstādināta.
Nu, gaidīsim oficiāli tiesnešu verdiktu, kaut gan mums jau viss ir skaidrs. Šeit Iļam Ivanovam tiks pacelt roka, bet kaut gan ne. Punkts, ja skatās šeit pēc punktu noteikuma, te jāskatās pēc punktiem. Ne, ja MMA, tad šeit būtu viennozīmīgi Iļa Ivanovs. Bet pēc tā kā nometa Asdžafāros pieturēja, tad teorētiski var, šeit arī pat varētu būt kaut kāda pārsteiguma. Ja salīdzinām MMA, tad MMA tas ir tāds sava veida klasiskāk liekas, kaut gan neskatoties to, ka Pankrationis ir viens no pasaules vecākajiem cīņas sporta paveidiem, kā atgādina, kad Pankrationis pirmo reizi tāds sportietis radās 678. gadā pirms mūsu ēras. Extra round, еще одна минута. Jā, ļoti interesanti. Es domāju, to arī gribēju redzēt. Gribu redzēt visi skatītāji. Un tas nav tāda kaut kāda iegriba organizatora. Šeit bija absolūti pareizi, jo teorētiski Iļa Ivanovs vairāk strādāja, bet tas metiens Arzu Džafārovam iedeva tos vērtīgos punktus, jo Arzu šobrīd ir jāstrādā vairāk, apdomīgāk, jāklaus treneris. Arzu ir tāds ļoti emocionāls cikstons. Ja Arzu vairāk klausīs savu treneru, Manolisa Džeņana, redzat, Rolas Bikalauskas, kā vienmēr emocionāls, devu dažs norādījums savam audzēknim Iļam Ivanovam. Pēc žestiem likās, kad viņš rāda Iļam Ivanovam, kad jāmet pār gurnam. Nu, cik tas labs padoms ir grūti pateikt, to redzēsim tiem cīņas gaitā, jo manā skatījumā, neviens ne otrs šis sportistiem nav tik pieredzes bagāts grepringā un cīņas bāzi nav tik labas. Kā jau teicu, šo sportistu pamatdisciplīna ir kickboks. Arzu ir vairāk laikam šeit sanākuši atbalstītāji. Arzu neskatoties to, ka arī kickboksers, viņš iet uz priekšu. Arzu, kā jau teicu, viņš ir ļoti kārstas sinīgs. Šeit ir kāja nedaudz, rokas nedaudz zemāk. Visu sāniem jāgāž. Arzu bija atkal iespēja. Savādāk būs grūti novāst. Iļa Ivanovs toties ļoti labi aizsargājis. Šeit rokas Arzu atdevis. Šeit otrādi. Šeit ir jāgriežās. Arzu pareizi dara. Neļauj strādāt. Galvenais neļaut aiziet Iļam Ivanovam aiz muguras. Es domāju, Iļa Ivanovs, ja to neplāno darīt, tad viņam to jebkurā gadījumā teiks darīt viņa treneris Rolands Bikalauskas. Vai vismaz instinkts to spēj izdarīs noteikti, jo kādam cilvēkam ir savi instinkti, un mēs saprotam vieglāk nošaukt aiziet aiz muguras. Viss cīņa beigusies. Kā līdz pirmiem punktam. Arzu ir pats pārdzīvo. Arzu nebija gaidījis, ka viņam būs papildu rauns jāizvada. Bet tāds ir sports, viņš zināja noteikumus. Bet cīņa bija ļoti interesants. Pirmais rauns bija ļoti interesants. Otrajā raundā nogrums runāja pats par sevi. В экстра раунде одержал боец клуба Golden Glory Илья Иванов.